Aizstādīšu tev pastu. Šiet, suņi klitoru pa pastu. Suņa apakštīgs. Es tieši par to runāju nesen, kad, iedomājies, kad lāču mātītēm, viņam taču arī ir vagīnas. Iedomājies full Brazilian lāču vagīnu, Bet tu ko? Viss kažoks un tur tā kā skūtam kāmiem. Nē, tikai tur. Tikai jūs guļat telpī un pagarinātājs Neliks tiek aizsardzis tur, jā. Dīvsās pērments, ko? Viņam zob tik daudz, bet viņam smieties skaļā balsī zem ūdens nav ļauts. Un tāpēc viņš ir tā kā ar cementu apkrauts. Viņš ir vienkārši ārprāts. Tas ir, bļet, standarts, viņš ir visgaršīgākā zivs. Tam vajadzētu būt restorānā standarts. Tas tā nav, tāpēc, ka visi dod mums ceptu fucking lasi. Un tāpēc mums jāaiziet no 1. līdz 12. klasi. Šitā te Ines izgāza manu pasi. Un tāpēc es paņemšu vēl vienu paļu basi. Tad tūlīt Hektors mums beigsies un tam mums būs jāiet uz točku. Uzrādiet pasi. Klausies, jums ir te grozs aizies mums spēlēt tumsā basi? Jā, šitā ir darbība ļoti laba, tāpēc, ka kaimiņos ir vienkārši tāda, kā tev saka, šņabu abā. Bija tāda grupa zviedru, kas... Nē, viņām nevajag šņaba aba, tur vajag vienkārši šņaba. Iesim ar augstu pēdinēm pa asfaltu un sanāks klaba. Ķoķa šņaba dzīvo kaimiņos. Es pie viņas ejot jūtos diezgan droši, bet viņai ir tāds vīrs diezgan fucking liss. Un viņam ļoti skaļi viņš to kaimiņieni pis. Viņa vārds ir Jumis. Un zin kā viņam garšo kožām gumis. Viņš atnāca pie mašīnas un sāka graust to riepu, tāpēc, ka viņam kožām gumija likās par cietu un vecās šņabas klitors jau sen Jožam gumija. Jožam gumija, tas ir tad, kad viņi tev dzenās pakaļ un tu gribi ātri skriet. Tīpa tā kā dipu dapu. Klipu klap. Klitor klap. Klitor klap, tas ir tā, ka šķērīšu māsas sasit savus abu dabi. Gribu šņabi. Zin kā, apēd to ķirbi. Saprot, ka irbļē sūdīgi un nodirš kaut kur. Ieliek vārtos irbi. Un šitā līdzarīt vēl varētu dzert, tikai Hektors drīz beigsies, un tāpēc kāds steigsies pie ķoķas mašas? Vektors. Veikais Tors. Nu, Tors taču tas ir tas vikingu dievs. Paņu bombu viņš nebija krievs, bet viņam bija liels āmurs. Doties. Iedomājies. Smukiņš, pulsējošs klitors. Un viņu trāpa, bļaļ, Tora āmurs. Tur pie klitors aizrāpā prom tā kā kāpurs, no viņa piedzina tauriņš. Un zini, kas ir? Tauriņš, vai ne? Un tur atnāk tāds Lauris, īstumā Reiniks. Un viņš dzied, esi pozitīvs, paņēmi brīvs, dirsā to smuko čali, ko sauc kreatīvs, reaktīvs zinējs. Viņš, bļaļ, bija spermas rijējs. Kā viņam tā neiet? Viņš, bļaļ, zirgus nevar pieguļā. Viņš vienkārši uzsežās tie virsū un sāk tie diet, ātri skriet un arī sperma. Bļaļ, sperma tur tik ļoti fucking... Karoči, zini, kas ir fucking alkohols? Tas ir baigies prikols. Karoči, nu kā, padomā par to, kas ir Ukrainā čalis tāds, ne? Viņu sauc Als Hohols. Vai ne? Nu, Hohols un tā. Nu, ne? Kad, karoči, Als Hohols aizbrauc uz Ameriku, viņu sauc Al Hahol. Hey, what's your name? My name is Al Hahol. Wow! Dude, that's fucking cool. Karoči, tevi sauc alkohols? Nevar būt, mēs izstāst vēl kaut ko. Nu, gribētos jau teikt busiņu, bet tas tā klusiņi jāieminās, ka tā ir baigā fucking klišeja. Tikai nepieminēsim Marku Rusiņu. Ne, ja tad sanāk tā, ka viņam, bļaļ, ir aizbaugušas tādas kūsiņas. Tāpēc viņš arī tagad tik mierīgi guļ. Tāpēc, ka visi viņa spaļi un viņa kūsiņa aizsilās pie uguns kuriņa. Viņš tā kā duriņa, bļaļ, guļ tagad. Viņš, bļaļ, tagad laiž luni. Es ne, īstenībā Martī, man liekas, tas ir diezgan okei. Suņi. Ja viņš ir gejs. Man likās, ka viņš ir gejs. Man arī. Man
man ir Sit man plaukstā. ļoti ilgu laiku liekas, ka viņš ir homoseksuāls. Goda vārds. Bet zini, kas tur ir? Viņš ir fucking rusiņš. Viņu neviens nekad nav sapratis, un viņš nekad nav gribējis tā, ka viņam kaut ko... Tikai noplēs krevelīti. Jā, mazais riebeklīti. Karoči, parasti čalis iespēja vienkārši dupsī. Nu tā, lai būtu kreatīva lusta. Ruksi. Jā, ruksi. Pasaki un maus tik uz priekšu, tikai iemesai kārtīgi tā, lai būtu brīva vieta. Bet ir tāda lieta, ka tā vecā ragana pateica, ņem man no mugurpuses, bet čalis jau sen vienkārši saldi dus. No visām veselības pazīmēm tu esi brīvs. Ģenetīvs. Aku fucking zatīvs. Pozitīvs. Es biju ģenetīvs. Nē, bet šitais labs. Gramatiskāt. Es biju ģenetīvs. Kas ir ģenetīvs? Kam? Akuzatīvs. Kā? Ir pozitīvs. Datīvs, kam? Bet atbrauc taksis skaists. Bet īstenībā tā ir sieviete. Tipa dievieta, krievieta, bet īstenībā tā ir baigā smukiņā ar krānu. Sieviete. Viņai tur ir siltais un augstais ūdens. Zini kā, kad arī pienāk rudens, visi maksā par centrālu apkuri. Viņi tevi aptnē, bet tu viņu apturi. Iekā priekšā pie viņas, un viņi tev padod tādas ziņas, ka roči, ja tu gribi rokas nomazgāt. Un kad siltā zupa ir augsta. Jā, un kad tu nedabūni pisties ilgi, tad sāp pauti. Un zini, kā cipaši tiem latviešiem arī bija kāja auti, cipaši stalgnīt Ziemas ir kaku gabaliņi, kas pa ziemu sastrēgs kūsās. Iedomājies, bet ja viņam tādu izveidotos Latviešiem uzsās... tāds atsevišķs termins. Falsūdeni. Falsūdens, kad tu ziedi falsetā, tas nozīmē, ka tev kāds ir pabeidzis kaklā. Vai kā? Tas ir brīdī ārprāt.